Ko draugi? Esiet sveicināti jaunajā vidikā. Nu jau tuvojās septembra beigas. Karoči un jā, tā kā pēc 2 nedēļām un 4 dienām jau dodos apakaļ uz Latviju. Un jā, tā kā būšu apakaļ Latvijā oktobra sākumā. Un sāksies atkal kaut kādu gameplay uztaisīšu un kaut kādus vlogus uztaisīšu. Jā, tā kā jā, gaidiet atkal jaunus video, gameplayus. Starp citu, milzīgs jums paldies par subscribers, jauniem abonementiem. Paldies! Skatījos, man jau ir 50 abonementi jauni cilvēki. Sveiciet jums visiem! Un jā, milzīgs paldies jums, milzīgs tiešām par atbalstu. Un jā, un cerams, ka šis kanāls jau augs un augs. Un pamazām, bet nu kaut kas aug. Tā kā jā, tas man priecē. Un priecē, kad varu taisīt priekš jums visādā veida video. Un jā, cerams, ka šīs vlogs jums patiks. Jo drīz būšu apakaļ, tā kā jau es teicu. Un jā, tā kā jā, uzfilmēšu jums tagad kaut kādu vlodziņu nelielu. Nu, tas visticamāk iznāks tikai tad, kad es būšu apakaļ Latvijā. Tagad es noteikti, kamēr visu safilmēšu un tā tālāk, tas būs laiks. Un tā kā tā visu tagad kaut ko uzfilmēšu, kādus kadrus, un braucot mājās noteikti uzfilmēšu kaut kādus kadrus. Un tad tikai samontēšu visu samontēšu, un tad tikai likšu savā kanālā iekšā un varēsiet skatīties un izbaudīt. Tā kā jā. Tā kā tiekamies jau pavisam drīz. Davai, peace out. Tātad esam draugi Čodelē, Čodeles centrā. Dodamies uz veikalu, reku kino. Kino kaut kā tas tur, tā kā Latvijā apmēram tikai te ir savādāk. Un tā, reku parādīšu, kur ir biblioteka. Tāds reku te celiņš iet uz veikaliem, te visādas privātu mājas. Reku tur ir biblioteka, tā, kur tas melnais Renault stāv, tur ir biblioteka. Nezinu, ka šitā pāk skaitās, karoči tā te Čodelē izskatās Polijā. Un tā kā kaut kā tā, draugi, tādas privātu mājas te ir un diezgan, nu tādā ziņā produkti visi šitā baigi lēti, nesalīdzinot ar Latviju. Produkts pirkt un gaļu un, nu tādas lietas. Tādā ziņā ļoti lēti. Tā te izstās Čodele. Ko, draugi? Tā. Turpinājums vidikām, vlogām, kā sacīt sākā. Vēl ko es gribēju jums pateikt, karoči. Te mums tāda pizzerija, karoči, tur ir kebabs. Bet prikals tāds, ka tur nav, nu var dabūt arī lavašā, tā kā kebab, bet ir arī, ka tu var to kebabu dabūt šitajā, nu tā kā porcija pieņemsim tevi tādu.
ar tur vists gaļu un šito jāra gaļu. Jā. Ar aicis gaļu, jā, pareizi. Sorry, bišķi aputrojās. Un īstenībā labais. Kroši divi kebabi maksā, tie 56 zloti, tie ir 13 vai 14 eiro. Paņemsim lielā pica, ar visu tām tur kečupu un tur ķiploku mērs nāk līdzi, var paņemt arī. Un kroši tā maksā, jā, kaut kāda arī 14 vai 14 eiro, man liekas, jā, 30 centimetrīgā pica. Tā ir amerikāņu pica, tur ir vista, tur ir žāvātie tomāti un karoči, jā, tā kā, tīsnībā tik garšīgi, ļoti garšīgi. Tādā ziņā, jā, produktu ziņā un viss tā ēšanas un tā, reku man tagad te divi čomi, indonēzieši karoči, sāk strādāt tajā saucamajā, kā viņi sauc, tajā tā kā zivenē, vai ne? Un viņiem karoči sanāk, es nezinu, man jāpārēķina uz eiro karoči, bet zlotos sanāk kaut kādi 7 štuki. 7 štuki zloti. Tie ir, varētu būt kaut kur pusotru štuka, plus mīnus. Tā kā jā, nezinu, karoči, mēs vēl tā savējo, tad domājam, ko darīt tālāk. Un tā. Tā kā jā, sapazinos te indonēziešiem. Tie ar te strādāja, viņi teica, nē, paldies. Mums, karoči, smags darbs siltumnīcā ir, pie tomātiem ir īpaši. Te vēl plusā tu var strādāt pie auvenējiem, zemenēm, āboliem. Jā, te tieši, kur mēs tagad esam. Te ir sezonā uz avenēm, zemenēm un āboliem arī var braukt strādāt. Avenēm vispār viegli. Uzliec uz kroču uz gurniem šito te groziņus un mierīgi hujāri. Polot pa dienu tev sanāk 100 zloti, tie kaut 23 eiro, ja es nemaldos. Un jā. Tad jūs parēķiniet tā, karoči pa dienu jums sanāk 23 zloti, un tad jūs parēķiniet, ja jūs pieņemsim kaut kādā martā atbraucat, aprīlis, marts kaut kur tā varētu būt. Tad jūs nostrādājat to sezonu līdz kaut kādam tur septembra beigām, oktobrim, līdz kamēr tās aveņas ir. Tur, man liekas, sanāk diezgan normāls pics. Un tā kā tā. Tā kā tā, draugi. Draugi un draudzenes. Jā, tagad vēl plusā es vēl gribu sakrāt kaut kādam tam GoPro Creation Edition. Creator Edition saucamajam. Viss tur tas stoks nāk līdzi. Normāli var vlogot, karoči. Tādu veidu es vēlos nopirkt. Ceņā es to gribu, bet, kaut kā nesanāk nekam. Vienreiz pa visām reizēm jāsaņemās un jānopērk. Tā. Draugi un draudzenes. Un visi pārējie jaunie skatītāji, tad jau tiekamies jau vēl kaut kādā šajā vidikā. Un tā kā jā, dāvai peace out.
Tā kā jā, draugi, tā te izstāst čodelē un jā, tā kā tā. Milzīgs jā, tiešām jums paldies par tiem 50 subscriberiem jaunajiem skatītājiem un tiešām esmu jums milzīgi pateicīgs, tiešām milzīgi pateicīgs un tā kā būs jāsaņemās un jāuztais jums challenge par to, jā, kad par tiem 50 subscriberiem un tā kā tā. Iemetīšu noteikti Instagramā, jums uzjautāšu, kā labāk challenge taisīt. Un jā, tā kā... un starp citu, tas vidīgs, kas ir pa Godovu, tas, ko es biju iemetis, to es uzliku uz pagaidām privāto, tāpēc, ka tur bija darbiet bišķiņu filmēju un tā. Bet, to pēc tam es aizbraukšu uz Latviju uzfilmēju, ielikšu apakaļ kā publisko un visu. Tam tie, kas neredzēja, tie varēs arī nostīties, tā kā gaidiet jaunos vidīkus un cerams jums patīk un spiežam to like podziņu un abonējam, šerojam un sakiet draugiem, otreku jauns youtubers, vajadzētu viņam piesakot un jā, tā kā turpinām augt un jā. Tiešām milzīgs jums paldies, esmu ļoti priecīgs par to un jā, tā kā tiekamies jau pavisam drīz jau peace out. Tā kā tā, reku šitā ēka ir tā, kur mums visi bakažāni, tomāti, kas tur vēl ir paprika, viss šeit ved no visām siltumnīcām un jā, un tad no šejienes ved uz visām Eiropas valstīm, karoči, te tā notiek izšķirošana, šī liela ēka un jā, tā kā tā. Ko es jums vēl gribēju pastāstīt? Jā, kā jau es teicu, būs iespējams atkal kaut kāds gameplays uztaisīšu. Es esmu baigi uzsēdies uz fermeri, karoči. Pagaidām, kamēr nav iznācis jaunais 25. fermeris iznāk kaut kādā 12. oktobrī. Karočā, es tā kā pagaidām uztaisīšu 22. fermerim gameplay pagaidām vēl, bet šoreiz būs, kā jūs toreiz redzējāt, ar John Deere tehniku bija, bet šoreiz būs ar klās tehniku. Klās lielais kombains Lexion 8900 būs. Tad būs traktors klās Axionis 960. Un jā, varbūt ar vienu čomu uzspēlēšu multiplayeri, uztaisīšu vidīku, varbūt arī viens pats spēlēšu, ja viņš nevarēs, tā kā skatīsimies. Ko? Kas vēl tāds? Starp citu, ja jūs pieņemsim gribat, nezinu, braukt uz Poliju, strādāt vai karoči jau uz Polijā, ja jums ir doma braukt, strādāt kaut kur, nezinu, kaut kādā darbā vai kā. Es jums iesaku tā, tie, kas ir nolikuši tiesības, vai arī grasās likt tiesības, vispār. Vislabākais, kur jūs varat Polijā nopelnīt, tā ir Varšava. Varšavā strādājot par taksistu. Ļoti labi var nopelnīt. Man tur, karoči, iestas čoms strādā par taksistu. Varšavā. Viņam viens tas draugs atbrauc, pasauc viens savu čomu.
Un viņam, karoči, viņš pa nedēļu nopelnīja $1800. Un mēnesī viņi nopelna kaut kādu plus-mīnus $3000. Tā kā es toreiz kā liku tiesības, es ļoti nožēloju, kad es viņus nenoliku. Tagad es būtu strādājis pa taksistu un ļoti labi būtu nopelnījis. Tā kā pārējā darbi šeit Polijā neiesaku, tiešām neiesaku. Mēs tagad ar savējo te mocamies un gaidām, kad būs tā diena, kad mēs brauksim reāli mājās. Un jā. Nu, aizbrauksim atpakaļ uz Latviju. Pēc tam strādāsim kaut kur, visticamāk, Rīgā. Mēģināsim dabūt darbu. Un jā, un tad jau mēģināšu, karoči, sakrāt GoPro kamerai Creator Edition, kas ir domāts priekš vlogošanas. Un jā, tāds plāns ir. Un tā kā tā, draugi, tā kā jā, ja jūs vēlaties uz Poliju braukt strādāt, tikai iesaku jums Varšavā pa taksistu. Protams, pasē ir jābūt pasē ir jābūt un arī visiem dokumentiem, kas ir tiesības un derīgas un tā tālāk. Palielam, jā, pasu un tiesības vajag un visu. Jūs varat strādāt pa taksistu. Tā kā tā, siltumnīcās un pārējās vietās jums neiesaku. Ļoti smags darbs, tiešām. Ļoti smags darbs. Un jā, tā kā tā. Labi, draugi. Tad gaidām Viģiku un paldies jums tiešām milzīgs vēlreiz, paldies. Ļoti novērtēju, man arī tas motivē filmēt vēl Viģikus un kaut ko jaunu domāt un tā tālāk. Priekš jums. Tā kā jā, tiekamies jau pavisam drīzāk. Davai, peace out. Kas tur gaida? Varētu būt, ka tur arī ātri ir gan ātri. Tur ir ātri? Jā, tur ir ātri. Tu gribēji teikt, ja kādam sūtīt, tev lidmašīna brauc atpakaļ? Jā. Reku vieta paceļās. Reku paceļās, dzirdi? Reku aizbrauc.
draugi. Kā jūs redzat, esam jau mājās. Jā. Tā kā esmu ticis veicī līdz mājām un milzīgs paldies bračim, kad mums atbrauca pakaļ tādu garu ceļu un jā, rakstiet komentāros, spiežam laikus un esam aktīvi un cerams, ka jums šis vlogs patika. Un, jā, un tad jau tiekamies nākamajos vidīkos, gamingos, un jā, tad jau drīz būsim jau, drīzāk kā kaut ko uzfilmēšu, un jā, tā kā jā, un vēl uzfilmēšu pārdomas par visu to, ko piedzīvoju Polijā, un ir ko stāstīt, protams, un šobrīd gribu pabeigt šo vlogu, jau ilgi jau viņu marinēju, kā saka, un jā, tā kā jā, spiežam to laiku podziņu, esam aktīvi un rakstam komentārus, un jā, tad jau tiekamies nākamajos vidīkos, tā kā jā, dāvai, peace out.